Labi. Čau visiem. Ietekmes spēka 12. epizodē šodien ar mani kopā ir Aksels Skaistlauks. Čau, Aksel. Čau. Čau. Prieks ēt. Yes, ilgi neesam redzējušies. Un paldies, ka tu atvēlēji savu laiku un ieradies. Cerams, ka būs patīkama pieredze uz šī dīvāna. Parasti visiem ir. Labi, neliels ievads no manas puses, un tad jau iesim tālāk. Tātad pirmais, kad es uzrunāju tev, domāju, ko un kā runāt, būs baigi forši, to es zināju, bet par cik mēs esam vienā klasē gājuši, mums ir arī bildes kopā. Un es atceros, ka mēs pirmajā klasē taisījām draugu foto. Jā, mēs sākām skolā kopā, Jā. Tev viņas atrada? Jā, man viņas ir. Un pirmais, ko es, parādīšu pirmo klasi. Tā ir mūsu pirmā klase. Ja tu redzi, tur ir dažiem izgrieztas acis, tāpēc, ka pirmajā klasē ir kaut kādas dusmu vētras un tādā garā, un tāpēc tā ir. Un es arī laikam biju uz tevi apvainojos kaut kādā brīdī, tāpēc arī tā ir. Man ir stumšāk, izskatās acis. Laikam visvairāk bija dusmīgs. Jā, es tos atceros. Kaut kā nesen tieši runāju par to, ka mums kaut kādā 5. klasē bija ļoti slikti uztaisīts foto, ka man bija melns turtleneks. Jā, man ir tā bilde. Kur man nevar redzēt. Jā. Es tieši par to nezinu iedomājos. Kur ir mūsu draugu foto? Šo noteikti uzlikšu tev uz ekrāna. Jā. Šitos tagad arī atceros skatoties. Jā. Mēs tik maziņi mēs bijām un tagad jau tik lieli un esam šeit. Tas īstenībā ir 2005. gads ar to turtleneku un kur ir tā bilde. Jā. Tieši par šito mēs kaut kad nesen runājām, ka vispār viss tas fotobiznesa, man liekas, Latvijā ir tik crazy, ka ir tas viens tas pats tā, ka viņa Mārīte sauc vai kā. Šitā bija Mārīte. Jā, viņi taču visur Latvijā jau 20 gadiem mauc. Mēs tieši par šito runājāmies, un tieši atcerēju šito bildi, ka vienīgo cilvēku, kur nevajadzēja nokļūt tajā stūrī, viņas. Jā, šits man būs jānofotografē. Interesanti, ka šitais te fotogrāfs to baigi neievēroja. Es domāju, viņi teik tur uzsūtīt, viņi atnāk tur vieglā paģerā un nostrādā un dabūt savu naudu tālāk. Jā, viņi vienmēr bija tādi ar pozitīvu, tādi ritīgi rēcīgi. Jā. Bišķi iemetur. 100 punktu. Jā, šitan ir nākamais gads, kur mēs jau, un diezgan interesanti skatīties tās bildes, kā mēs pieaugam. Un tad ir pēdējais gads, 4. gads, 4. klasē, un 5. klasē tu vairs nebija. Es nezinu, vai tu aizbrauc uz Vāciju vai... Es 5. aizgāju uz humanitāro. Es nomācījos pusotru gadu humanitārajā. Un tad es aizbraucu uz Vāciju. Bet jā, es biju aizgājis uz humanitāro. Es sapratu, ka māksla nebūs man. Ar visu to, ka mans tētis ir superīgs mākslinieks. Vēl joprojām savā žanrā mauc, bet man tas vispār nepadāvā. Tāpēc tev arī ielika mākslas skolā, jā? Jā, man mammai likās, ka būšu tētis scenogrāfs mākslinieks, viņam sanāk. Nē, man viennozīmīgi nesanāca. Jā. Es nemaz nezināju, ka tu aizgāji. Es kaut kā uzreiz iedomājos, ka no RCDP uzreiz uz Vāciju. Bet, jā. Es knapi kādu nomācījos pēc tam vēl. Es nākas kodā 7. klasē. Es aizbraucu prom. Man liekas. 7. 8. kaut kas to pusi. Ok. Un, mēs mācījāmies vienā klasē, spēlējām vienā komandā, gan pēc tam arī citās komandās spēlējām. Un tad ir Vācija pēc 7. klases. Un tad pēc, īstenībā, tad, kad mēs pārtraucām vienā klasē iet, vienā komandā spēlēt, tas kontakts kaut kā sāka pazust. Līdz, pāris gadus atpakaļ, kad mēs satiekamies kaut kur, čau, vecī, tur, bet ilgāk saruna par kaut kādiem 3 vārdiem īsti nenotiek. Un es esmu ierakstījis, ka tu atgriezies Latvijā, bet tagad runājot ar tevi un vēl paskatoties basketbolu, ka īsti tas ir tikai nesen noticies. Un tad viss parunāsim par šo visu. Un vēl viens fakts, ka es tev uzrunāju, es parasti paprasu klausīt topoši, bet viesiem, ko tu vēlētos pastāstīt. Un tu man atsūtīji savu kontu, kur tu taisi video, un man ritīgi patika. Man tiešām, es nostājos visu video, man ļoti patika, un es nepieminu, kas specifiski tas ir, jo ietekmes spēku klausās vidēji 17 minūtes. Okay. Tāpēc atstāšu to bišu noslēpumā uz beigām, lai cilvēki varbūt noklausās visu epizodi. Noteikti. Jā, un tad to arī parunāsim 2. daļā. Es domāju, tas negaidīs pavērsiens būs visiem. Jā.
Man arī tas bija negaidīts pavērsiens. Tas bija un īpaši, pieskarsimies vēlāk. Jā, varbūt ir kaut kas, ko tu gribi pielabot vai pielikt klāt. Kā jau es teicu, mēs jau reāli 7 gados iepazināmies skolā. Bijām, man liekas, vienīgie 2 sportiskie džeki mūsu klasē, jo mēs tikai vienīgi spēlējām basketbolu un tomēr. Tur bija pārējie bija kaut kāda savu, bet tomēr mākslas skola, tur nebija tā, ka visiem pirmā doma sports, ar to mēs tā kā izcēlāmies, jo mēs jau tā, tīpaši kā basketbols, man liekas, mēs bijām vienīgie 2 basketbols skolā, līdz kaut kā tā kā. Tā bija. Ok, pirmais, ko es gribētu tev pajautāt, ir, kāpēc tu vispār aizbrauc uz Vāciju? Man mamma pārvācās gadu pirms, darba meklējumu. Zinu, kā Latvijā nebija viegli. Mums jau tā bija, mamma ir māsīca Vācijā arī. Māsīca, laikam. Viņa aizgāja pastrādāt, tur domāju, papelnīt, tur viņa iepatikās, viņa tur palika. Un tur bija viņam tās savas akadēmijas, basketbola akadēmijas, kur mamma man aizsūtīja, kā man CV aizgāja pieteikties, un es aizlidoju tur uz Ludvigsburgu, kas ir pie Štutgartas. Un tad tur man pieņēma viņa full-time internātā, kā viņi sauc, kas ir pa lielam tāda reģionālo, tur bija basketbolisti, vieglatlēti, hokejisti un arī 2 futbolisti. Viņi gan bija no Štutgartas, tās lielās VfB komandas. Man tur paņēma tā kā, ne uz scholarship, bet tā kā, viņi paņēma, ka tur spēlēt komandā, tu dzīvo tur un bija tā, ka tu dzīvo kopā ar vēl 18 citiem jauniešiem no 14 līdz 18 gadu vecuma. Tikai vienā istabā? Nē, tas ir krūtē. Divatā mēs bijām istabiņā, es biju ar komandas vietu, bet tur ir ļoti lielas tās istabiņas tādas, mums ir kopīgā virtuve, mums tur ir cilvēks, kas mums parūpējas, tā kā vakarā tur mums pieskat, mums tur palīdzēja mācīties un tā tālāk. Tad mani tur uzņēma, dzīvājām tur, trenējāmies 100 metru attālumā no turienes, gājām skolā, kas, normāli skola par tiem citiem skolāniem, arī 100 metru attālumā, tā kā bija tādā burbulī plām. Tā arī izlēma, ka loģiski, kāpēc ne. Māma arī gribēja, lai es dzīvoju vismaz tuvāk viņai, jo viņa dzīvoja kaut kāds 100 km no turienes, bet tuvāk nekā es dzīvoju Latvijā. Tad jau mans basketbols bija rītīgi tāds, es gribu izsisties, un tas perfektais variants. Tu trenējies 3 reizes dienā, tev viss ir apkārt, tev viss nodrošinās, vienkārši ej. 3 reizes dienā treniņi bija? Jā, 3, 4, easy. Un tad 2, 3 spēles weekendā. 16 gados tas jau vispār nelikās. Pirms skolas aizgāju pamētāju, tad skola, pēc skolas treniņš, individuālais, tad paēd, it kā pamācies, kā jau sportistiem. Un tad vakarā, īpaši tur uz 16 uz augšu, tad vakarā svaru zāle, video un treniņš, un tā katru dienu. Tas nāk 4 gadus tā. Tur nodzīvoju. Un tas sanāk, kad vienkārši aizbrauc pamēģināt, tev iepatikās, un tad tu pateici, ka tu paliec, jā? Es aizgāju pamēģināt, jā. Es nezināju, ka es braukšu pamēģināt, bet mamma to tikai pēc tam pateica, ka es atlidoju. Tas man likās braukšanās pie mammas ciemos tur. Es domāju, es nebūtu piekritis pats braukt prom tajā brīdī. Bet jā, tad es aizbraucu tur un tad es gribot, negribot, tur paliku. Un tas sanāk 4 gadi, tu esi tajā vienā, tā kā campus, ja, kur visi 100 metru attālumā. Jā. Un kaut kāda, nezinu, izbrauciena ārpus pilsētas, tu uz to pašu Štutgartu vai... Jā, ar komandas bijām tie vēlāk, tur sākumā tur 16, līdz 16, 17 baigi nē, bet jau 17 jau. Tur aizbrauc, protams, Štutgartu, tur vilciens, tur Vācijā viss ļoti sakonektēts, īzi aizbraucām un tie jau pavērtās, un tad 18 gados es parakstīju tā kā līgumu ar Tübingen, kas ir tā kā, tajā pašā līgā. Arī jaunas komanda ar Bundeslīgas komandu tā tālāk, tad viņi man tur tā kā pārlavīja pie sevis manā pēdējā gadā, skaties U19. Un tad tur es nodzīvoju lielāko daļu Vācijā, nāk 6 gadus. Un kur tas ir? Turpat arī pa lielam arī no Štutgartas 70 km. Tas tā kā vienā tā kā novadā, var teikt. Un kāda tajā internātā vispār izglītība? Tu vienkārši pabeidz vidusskolu, jau? Tu gāji normālā vidusskolā, tas bija vienkārši telpas, kas tika nodrošināts, kur dzīvot jauniem potenciāliem sportistiem. Tā kā mēs gājām pavisam normālā vidusskolā, kas ir, kur gāja 1000. Parasti mirstīgie, jā? Parasti mirstīgie. Tā kā 3. ģimnāzija, piemēram, tu jau gāji. Tas tieši tāpat vienkārši mēs dzīvējam tieši tur blakus. Un līdz ar to tas bija skaities tā kā mūsu kampusā vai kaut kas, bet, reāli mēs gājām pavisam skolā. Arī bija daži, kas gāja citā skolā, kas tā kā brauca prom. Tā kā nebija tā, ka visi, kas tur dzīvoja, mācījās tur, jo tur Vācijā ļoti ātri tu vari tā kā novirzi meklēt, kur tu mācīsies. Tā kā,
9. klases jau tur iet teorētiski strādāt, vai tur bija šī savādāk tā visa sistēma. Līdz ar to tur tīpaši tie 17, 18 gadīgie, viņi ļoti bieži jau gāja kaut kādās citās skolās, nevis tajās, parastajās. Un tu tagad pabeidz vienkārši parasto izglītību, tad negāji kaut kādā speciālā novirzienā? Nē, es pabeidzu skolu vispār tajā Tībingenēs Luksburgā, es jau pārvācos. Bet jā, es pabeidzu gan ar ekonomikas novirzienu, bet tas bija tāds, lētais ekonomikas novirziens vairāk, kur bioloģijas vietā mums vienkārši bija papildus ekonomikas lietas un tam līdzīgi. Līdzīgi kā Latvijā mums 3. arī bija vairāk novirzienu, un arī gan ekonomika, gan bioloģija, gan kaut kas tāds. Tur vienkārši skola, nevis tā kā vienā skolā novirzies, bet vienkārši bija pataisnot citu skolu, jo daudz cilvēki. Aizbraucot uz Vāciju, cik ilgā laikā var iemācīties valodu? Es jau biju rītīgi runātīgs. Man jau nebija nekāda, varbūt, es nezinu, kas tas vārds nebija. Es nekā nebaidījos runāt drausmīgā, gramatīgā. Teiksim, pēc 2 mēnešiem mani saprata. Es puslīdz sapratu, bet es runāju drausmīgu valodu. Gramatiski jau tā. Man liekas, vācu valoda, pirmkārt, es nedzīvoju ar vecākiem, līdz ar to es aizgāju uz skolas, runāju vāciski, es aizgāju uz treniņus, runāju vāciski, kad tāds mājās, man arī visapkārt runāja vāciski. Gribot, negribot iemācīties to valodu ļoti ātri. Smieklīgi gan bija tas, ka mans pirmais treneris bija pols, kurš runāja ar ļoti sliktu gramatiku, bet man liekas, viņš runā pareizi, tāpēc es mēģināju bišķi kopēt, un tad Džeki piedūrās. Bet, es teiktu, 2 mēnešos es jau tā kā puslīdz sapratu, bet tā, ka, arī skolā nebija problēmas, gads pagāja gan tā, lai, visās tajās lietās tad vilkt līdzi, jo sākumā tur nebija viegli skolās, gan es to ļoti neiespringu, man liekas, ka skolās tāpat basketbolu spēlēšu. Bet, pirmais gads pusotrs noteikti nebija viegls tā mācību ziņā. Vai forši 2 mēnešos iemācīties valodu. Super. Un kas bija, kas bija grūtākais? Tev bija vispār grūti atstāt Latviju, draugus un tās grūtības, kas bija pārceļoties citu valsti, sākot? Gan jau, ka draugi, kā 14 gadus tāds, man liekas, ļoti emocionāls vecums, tomēr tas tajā pubertātes augstumā, mazāk, tur viss tur ļoti svarīgi, tev liekas, tur veidot, draugus dzīvi, kas arī ar dažiem vēl projām kontakts no tā laika, bet tas bija noteikti grūtākais. Viss pārējais man vispār nebija. Es jau kaut kā patstāvīgi ātri uzaugu, man nebija tā, ka tur baigi prasījās mājās, arī, kad dzīvoju tajā internātā. Es ļoti tur brīvi tam visam piegāju, man liekas, man ļoti ātri aizgāja. Liekas jau forši, šeit cilvēkiem stāstīt Latvijā, kad atbrauc kādā vasarā uz Spagetiņu, ka tur dzīvo tā sporta internātas, jo tur ritīgi jaudīgi izklausās. Tā kā es teiktu, valodas ātri pieķēru, jo sākumā angliski, un tad kaut ko miksēju, angliski vāciski jau maucu, un tas arī, es domāju, draugi, tā kā jo ģimene, man jau tā ziņā ģimene tik liela nebija, nebija liels kontakts ģimene, līdz ar to mamma dzīvoja Vācijā, viņi satika reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās, un tā jau bija ok. Pat Latvija? Pat Latvija grūti, tas bija visgrūtākais, man liekas. Tīpaši, kad vasarā nāca, kad zināja, ka es būšu tās 2 nedēļas Latvijā, tad ritīgi sapriecājos, un tad pēdējos vakaros ļoti bēdīgi gāja tur pirms braukšanas prom, un tad 1 gadu es vispār neatbraucu. Man liekas, varbūt tur mamma arī negribēja aizbraukt, nezinu, jo mamma vienmēr gribēja, vēl joprojām gribēja, es Vācijā dzīvoju. Kas loģiski tādā ziņā. Bet tad es to 1 gadu neaizbraucu, un tad es atkal nākamajā gadā aizbraucu, un tad es sapratu, ka man bija 18 jau, un tad es sapratu, ka nē, noteikti es gribu būt biežāk Latvijā nekā es tagad esmu. Un tā kaut kā arī izdomāju arī to visu basketbolu bišķīt vēl nopietnāk vēlāk paņemt. Baigi, īstenībā laba pieredze, ka tu aizbrauc, un tad ir tā sajūta, ka gribās Latvijā. Bieži vien es runāju ar cilvēkiem šeit, kas saka, es gribu braukt projām, es negribu dzīvot Latvijā. Un tad, kad tu aizbrauc, tu īsti saproti, man patīk Latvija. Bet tur man jāpiebilst gan tagad, ka man bija tik mana pirmā ziema Latvijā, tā kā 12 gadu laikā. Es varu arī saprast, ka pēc ir mēneši, kad Latvijā varbūt var arī pārziemot kaut kur citur. Jo es jau tikai pa vasarām biju arī tagad iepriekšējos gadus, ka es nestrādāju tur sākumā, es tikai spēlēju, tas bija pa vasaru Latviju periodu. Vasarā Latvijā ir super. Tagad, kad tu esi drūmajā laikā, tad no novembris līdz kaut kāds marta beigas, tad es saprotu tos cilvēku. Tur jābūt, man liekas, ļoti optimistiskam, jābūt noteikti labai rutīnai, savādāk tur var iegrimt ļoti tajā drūmā. Bet ir tās skaistās dienas, ir īpaši ziemā, kad ir tikko sniedziņš uzsniedz. Slāpo vispār? Nē. Es braucu ar snovu, bet ļoti minimāli. Tagad nesen bijām aizpagājuši ziemu, tieši ar draudzeni bijām Ziemassvētkiem, tur tajā periodā, kas bija atpakaļ.
no īrijas braukt ar snow, bet man nav savs giežs, es noīrēju, un es saprotu, ka man zābaki iet pāri dēlim, un es nevarēju tā kā normāli kantēt, un tad es ļoti daudz ceļu sasitu. Tā kā es pieļauju, man gribētos gan jau atkal pieķerš, bet man vajag pirkt pašam savu dēlu, un visu to jau savādāk, man kājas bija šī paliela. Kaut gan nav nemaz tik liels, bet man tajā brīdī man ļoti kantējot, es laik likos sejas. Jā, spēju korelēt. Un, nu jā, Latvijā braucot slēpot īstenībā, nu, snowot, tie ceļi, kur tu brauc, ir tas tikko sniedziņš uzkritis un ir ritīgi skaisti. Tā kā no otras puses, protams, ir tas drūmais laiks un tā, un ir jāstrādā pie rutīnas, bet manuprāt, ir forši, kad nu, nav tāda vienveidība. Cik Vācijā reāli ziemā ir grādi? Tāpat kā, nu, nav tik daudz kā šeit, bet es jau dzīvoju, es jau biju lejā Dienvidvācijā, apakšā pa kreisi, ka tur, tur Francija, tur Luksemburga, tur tālu. Tur, nu, forši sniegs kalnos, bet tur ir, vasarā tur ir karstāks, tāds riebīgāk karstāks, jo tur nav nekāds ūdens apkārt, ritīgi jūtas to sūtu. Bet ziemā tur, nu, nav tie -20 kā šeit, ik pa laikam, bet kaut kādi, nu, -5, tā, ka, nu, slēpošanai, nu, izciltā. Nu, sniegs arī tu sasnieg. Bet tur ir tā, nu, nav tik augsts kā šeit, bet ir ļoti, ļoti līdzīgs laikapstākļus, teiktu. Kas ir no Vācijas tāda spilgtākā atmiņa palikusi tev atmiņā? No tiem sākuma, tiem 4 gadiem Ludvigsburgā. Jā. Nu, gan jau, ka tā, nu, saka, kā es teicu, tā visu tā internēta, ka tur reāli tā kā, nu, jauna vecuma, es tāds profesionālā tā kā atmosfērā, ka tev tik nopietni tam visam pieeja. Un noteikti arī kaut kādi cilvēki, kas, nu, es vēl projām kontaktējos, ir daudziem mazāk, nu, protams, loģiski vēl ar laiku, bet noteikti viss tā atmosfēra. Un arī tas, ka, es domāju, U18 čempī, ka mēs 3. vietā tikām, nu, Vācijas čempī 3. palikām. Tā tāda spilgta rūkta atmiņa, jo tur mēs mierīgi varējām arī izcelt, mēs pusfinālā bija šīt nolažojām. Bet jā, nu, es domāju, tā tīri no tāda sporta skats punkta teikt tas, bet kopumā viss tā, nu, tā profesionalitāte, kas var teikt, ka es nomocu reāli, jo 4 gadus tā ļoti profesionālā apkārtnē. Īstenībā forši, ka tā pozitīvi atsaucies uz to visu pieredzi. Es biju aizbraucis uz Ameriku 1 gadu, tur bija žoska. Dirsā, tur bija godīgi. Mums arī bija viens ciemats 100 metru visu attālumā, bet mums bija tāda treniņa, ka tu vienkārši skrien, gribi nokrist zemē, sarauties, raudāt un viss. Bija briesmīgs. Jā, forši, ka ir arī pozitīva pieredze. Jā. Ko tu ieteiktu citiem, kas apsver braukt dzīvot uz citu valsti, Vāciju, piemēram? Noteikti. Nu, atšķirībā kādā settingā tu to dari. Es domāju, ja skaties tagad kādā, nu, briedušākā vecumā, ka tu esi pieaudzis, noteikti tas ir tur sociāli, tur viss sakārtot sociālāk ziņā, tur vienkārši tie pabalsti, tur viss tā sistēma iekšā, nu, tur tas pilnīgi nevar salīdzināt. Tur vienkārši, nu, viss nodrošinātāks. Bet arī konservatīvāks savā ziņā, tur cilvēki tādi ļoti varbūt, nu, vismaz manā apkārtnē, protams, tā ir milzīga valsts, tā kā nevar salīdzināt, nu, iedzīvotājs skaitā, tur visi dažādi kolorīti cilvēki ir, bet man deva iespēju arī, kāpēc tad beigās aizgāju no tā savu drošā darba spēlē basketbolu, ka man ļoti bieži cilvēki apkārt bija tādi, ka ņem to drošo variantu, tu pabeidz skolu, tu ej strādāt, tu nopērc māju, tu apmaksā māju, mašīnu, tādu mierīgo. Varbūt garlaicīgi tur man likās personīgi. Jauniešu vecumā es domāju noteikti, ka tas ir super alternatīva, ko, nu, viens tas, ka tu saki tos cilvēkus, tad varbūt arī tās iespējas profesionālā vidē tikt, nu, sporto, un tad domā, ok, izsties profesionāls noteikti ir labs variants. Bet arī, ja tu aizēji, un tad kaut kādā bija saproti, ka nav tik un tā, nu, man tā valoda ir atvērusi ļoti daudz durvis dzīvē. Arī tagad, joprojām, kas esmu atpakaļ, es tā kā dabūju savu darbu uz to vācu valodas zināšanām kaut kādā ziņā. Tā kā es noteikti, man liekas, katram jāpaņem līdz kaut kāda pieredze, jo, nu, ieraudzīt citas kultūras, kā tur ir, tas ir ļoti svarīgi. Pavērt to vienkārši pilnīgi tavu skatu uz dzīvi, man liekas. Nu, es noteikti ieteiktu visiem to pamēģināt, jo, nu, kā tev saka, tev bija ne tik laba pieredze, man kopumā es teiktu, ka bija laba pieredze, tas jāsaprot, bet to nespētīs nepamēģinās. Izcili. Runājot par kultūru, bija kaut kādi kultūras šoki, ka tu aizbrauc un tev liekas, viņi dara tā, mēs Latvijā daram šitā? Nu, tagad tas varbūt vairs nav tik aktuāli mums Latvijā, bet, pieksim, tajā laikā mums, nu, tā kā mēs vēl, 5. 6. klase, Latvijā jau nebija gluži tik daudz, varbūt, dažādu kultūru tautību cilvēki. Un Vācijā jau tas ir tīpaši Stuttgartē, kur tās visas milzīgās tur, tas
kas nāk Mercedes, Bosch, nu, tās milzīgās industrijas, kur vienkārši tie entie darba iespējas. Tur ļoti daudz dažādu cilvēku. Nu, kā mums iegāja skolā klasēm, mēs bijām 30 cilvēkiem, bija 10 vācieši, nezinu, pat 15 vācieši. Tad tur ir cilvēki ar Turkijas celsmes, Horvāti, Serbi. Labi, es kā Latvijas bija šī tāds specifisks, kā jau vienmēr specialitāte. Jā, tur indieši, dažādas kultūras cilvēki vienkārši. Un tas man neteikt, ka šoks, jo es esmu ļoti atvērts. Man vienalga, kā tu izties, kā tu runā, kāds tev vārds uzvārds. Tas noteikti bija kaut kas jauns. Bet kopumā, kā vācieši paši viņiem... tas, ka viņi brokastis nereāli tā ēd. Tās maizes viņiem, tās tur apaļās, jā. Vispār ne beķerē kā tāda, viņiem svēta lieta. Tas nereāli. Mums no rītiem vajag tādu kasti. Zini, tāda kaste ar svaigi izceptām maizītēm. Un visi cēlās, viņi slocīja iekšā. Vienalga, kur tu aizbrauc. Brokastis viņiem bija. Varbūt tieši Štutgartē tas ir, kad tu Francija un kad no viņiem kaut kādas tās... Nē, Vācijā. Viņiem ir savas maizes, tur nav tie krosanti, kaut kas tāds, viņiem ir tās savējās, tur tie preceļi. Es zinu, tās apaļās maizes. Jā, vai tās baltās, viņiem ir vēl tās preceļi, viņas tur laugnbrūt, kuras ar to sāli bija šī pa virs, tur visu kaut kā vienmēr dabūja, tur arī tām sēkliņām pa virs, bet tā viņiem svēta lieta brokastis Vācijā, tas ir maizīt brokastīs. Ok, tu pieminēji tās rases daudzveidības. Tagad, gadus vēlāk, atbraucot uz Latviju, nav līdzīgas sajūtas, ka Latvijā arī nav daudz, kaut kāda nēģeri un ķīnieši tādā garā. Jā, bet no otras puses tas jau nāk kaut kā rokā. Pasaule attīstās un priekš, un cilvēkiem dod iespējas. Absolūti normāli, ka nav tā. Vienkārši saku, tajā brīdī es atceros, ka mums tajā Daimatēņas pamatskolā mums bija viena melna meitene. Kaut kādā, viņa bija kāds... Mums bija melna? Viena, jā, viņa bija kaut kāds 3-4 gadus virs mums. Un tas likās, ieraudzīja kādu tumšādēnu cilvēku tajā brīdī. Latvijā vienkārši nebija normāli. Lai cik tur rozvītas izklausos, tā reāli bija. Pirms 10 gadiem tas nebija normāli, ka tu redzi cits ādskrāsts cilvēku Latvijā. Tu vienkārši aizbraucot tur, tu baigi pierod pie tā. Un tas, arī forši tur man komandas biedrs bija, viņš ir melnādains, es pie viņa ciemos gāju, un tā arī, kā viņi tur mājās ēd kaut vai, tas viss tie, ka tie joki tu pa amerikāņiem, ka tur visas un tādas lietas, vai ka viņi tur, ka melnie piedarās baltiem, ka viņi nemāka izmantot garšvielas un tā, tad viņi tur tiešām močīja garšvielas, tā forši, ka tu piedzīvo arī kaut kādas tās lietas, ko tu redzi, man likās ļoti, ļoti, ļoti forši man īstenībā. Tas ir, jā, tiešām forši, ka, kā bērns īpaši tie pierod pie rasu daudzveidībām. Es nesen strādāju Gulbī, man atnāca viens 50-gadīgs cilvēks, un viņš teica, ka visus nēģerus vajadzētu nošaut ar loku. Tā ir tā paudze. Man likās tiešām drausmīgi, bet jā, man arī pieredze ar visu rasu. Es saku nēģeris, tāpēc, ka es neuzskatu, tā kā es apzīmēju to kā melnu cilvēku, nevis tāpēc, ka es esmu rasists. Man patīk nēģeri. Bet, labi. Jā, īstenībā bija baigi forši stāsts par Vāciju un nedaudz pieredzi tur. Es savā podkāstā ir tāda vidus daļā atrodu jautājumu spēli. Es tev jautāšu 50 jautājumus, un tu arī šauj pirmo, kas ienāk prātā. Tad arī, jā, mīļākā filma. Jokers, Dark Knight. Mūzikas žanrs, ko klausies visbiežāk? Hip-hops gan jau. Kāds tev ir kājas izmērs? 47,5. Same. Cik bērnus tu sev gribētu? 2. Jā. Labākā īpašība tevī? Harizma. Ja būtu filma par tevi, kā tā sauktos? Un kāds žanrs? Es neteiktu komēdija, bet tā būtu varbūt tāda nopietna filma ar komēdijas tādiem aspektiem, tā kā pirmās Marvel filmas. Tavs sliktākais ieradums? Sliktākais ieradums noteikti varētu būt čīkstēšana, bet tā kā apvainošanās varbūt. Raksturo savu partneri 3 vārdos. Emocionāla, ļoti, ļoti gādīga un smieklīga. Vai šodien paēd brokastis? Nē. Ananās iet uz pīcis? Man garšo, bet es domāju, ka nē. Kuru dienu gribētu nodzīvot vēlreiz? Katru. Tik labi atbildi. Tas ļoti divi atbildi. Bet tik labi atbildi es sen nebiju dzirdējis. Un pat nebija iedomājies. Super. Katru dienu. Ui, ļoti skaisti. Kurā pusē krūzītei ir osa?
Tajā, kur roka tur. Ārpusē. Kā sauc tavu suni? Tedis. Tedis, nice. Cik kafijas dienā izdzer? 2 līdz 4. Lasīju, kad ir optimālais līdz 7, tad ir ok. Nu, es dzeru vienmēr stiprās, tāpēc man liekas, ir arī ok. Kāds bija tavs sapņu darbs, kad biji bērns? NBA basketbolists. Lietotākais emoji tavā telefonā? Vienkārši tas, kurš smaida, nevis ar asariņām, bet tā kā kurš ar zobiem smaida. 3 lietas, ko izdarītu, ja nepienāktu rītdiena. Apēstu picu. Kopā ar draudzeni un suni. Uzspēlēt mīnus. Nu, trietā. Pasties kā Netflix filmu kopā. Skaisti. Tava sapņu dzīvesvieta? Kaut kas pie, nu, ja teiksim, māja pie jūras kaut kur ar ūdeni. Ja tev būtu restorāns, kā tas sauktos? Launaga pieredze. Es biju domājis, ka kaut kas būs Aksela pizza vai kaut kas tāds. Nē. Ātrākais, ar ko esi braucis ar auto? 230. Ja tev būtu viena lieta bez limita, kas tā būtu? Sushi, skočs vai kaut kas tāds? Nauda. Cik labi glabā noslēpumus no 1 līdz 10? 8. Pastāst noslēpumu. Tas nebija jautājums, tas bija. Cik valodas tu zini? 4, 3,5. Angļu, vācu, latviešu un tad... Bišķīt krievu. Pasaki teikumu vācu valodā. Hallo, ich heiße Axel. Ich bin heute hier auf dem Podcast. Ja varētu piedalīties realitātes šovā, kurš tas būtu? Šita nebūs ātri atbildi, jo man draudzenei un vispār draugiem patīk skatīties tos Latvijas, tos trash šovus. Es gribētu tādā piedalīties, bet tikai, lai es varētu būt brutāli atklāts cilvēkiem. Un teikt visu, ko es domāju. Kādu superspēju sev vēlētos? Teleportēties. Izvēlies ieroci zombiju apokalipses laikā. Tanku. Arī nebija nekad iedomājies, ka tanku var izvēlēt. Un tanks jau ir ierotni. Principā jā. Vai pat pagaidi stop tā armijas helikopteri. Vienkāršāk. Mīļākais un nemīļākais priekšmets skolā? Nu, mīļākais laikam būs sports jāņem. Nemīļākais noteikti bija literatūra. Arī Vācijā. Jums jau jāmācās bija kaut kāda tā vācu literatūra. Un paldies Dievam, man ļoti ātri beidzās. Jo tā kā nomaļīju to virzienu, ko es pirms stāstīju. Bet... Nē, stop, bioloģija. Bioloģija man galīgi nepadavās. Nepaveicās skolotājiem varbūt. Kāds ir tev apslēptais talants? Es māku izvēlēties ēstos ceļojot. Maķīts? Nē, absolūti. Ar to nevar kļūdīties. Nē, es esmu ļoti liels. Ja es ceļoju, tad es gribu pēc iespējas autentiskāk un pēc iespējas mazāk turismu. Līdz šim man ir sanācis, esmu ceļojumos atrast labākās vietas. Cik bieži veselīgi ir raudāt? Džekam? Jā. Reiz gadā. Kam vieglāk, sievietei vai vīrietim? Vīrietim. Dīvainākā lieta tavā guļamistabā? Mēs tikko esam svaigi ievākušies, tāpēc mēs esam starp kastēm. Bet noteikti ir halāts, kurš tiek izmantots kā aizskars, jo mums vēl nav aizskara. Mīļākais sporta veids? Basketbols. Cik bieži spēlē geto basketu? Bieži. Nu, pagājuši gadu gan katru nedēļu spēlējām. Šogad 2 reizes bijuši, 2 reizes spēlējām, 2 reizes uzvarējām. Izcēlā getiņa? 2 reizes, jā. Nice. Aizvakar. Ja tavs suns varētu runāt, ko viņš teiktu? Bet man ārā biežāk. Kādu vienu jautājumu tu pajautātu Dievam? Kāpēc nerādi savu seju? Ja tu būtu Latvijas diktators, pirmā lieta, ko tu izdarītu? Pazemināt cenas ekscelences saldējumam. Viņš agrāk bija 4 eiro pa kasu, tagad kaut kādu 7. Tas nav normāli. Es tieši vakar nopirktu ar ķiršu un balzāmu 4 ar kaut ko. Viņam skidons bija. Nu jā, tas man neceļās roku.
Ko tu darītu, ja tu būtu sieviete uz vienu dienu? Es aizietu varbūt kaut kādu vakaru un atļautu sev uzsaukt vakaru džekam. Un tad nekad neatbildētu viņam. Tas ir no sāpīga personīgā pieredze. Nē, man paldies Dievam tā nekad nav bijis, bet par to vienmēr tā kā piederās. Es gribētu pamēģināt, vai tiešām tas tik viegli ir. Vai labāk mainītu darbu ik pēc gada vai strādāt vienu darbu visu dzīvi? Vienalga kāds darbs. Nu redz, tā jau bija šī mana joma. Tagad ir, es teiktu, ka ik pa 2-3 gadiem veselīgi mainīt. Bet, ja mums jāizvēlas starp abiem, tad noteikti palikt vienā darbā, jo, ja tu maini kādu darbu reizi gadā, tad tu nekad līdz galam neiemācies. Taisnība. Pirmais, ko tu darītu, ja tev būtu 10 miljoni bankas kontā? Tā kā pirmais. Nu, es domāju, ko tu nopirkt. Nē, pirmais būtu teicis Zebijs. Pirmais, ko es nopirku, gan jau kaut kādu māju. Jūras vai okeāna krastā jau. Jā, kaut kur. Viena lieta, ko vēlētos sevī izmainīt? Ko? Bankas konta. Saulēkts vai saulriets? Saulēkts. Ja tu varētu būt dzīvnieks, kurš tas būtu uz vienu dienu? Uz vienu dienu? Šis te hipo. Tas lielais? Jā, kāda latviski. Nīlzirgs. Nīlzirgs, jā. Kāpēc? Es dievinu nīlzirgs. Viņi ir tādi tik chill, bet tik bīstami, tādi alfas, bet viņi chillo. Man liekas, ka viņi vienkārši guļ un neko īsti nedara. Jā, bet es redzēju video, ka viņi cīnās vai kaut viņi ir ļoti ir tāda video, ka viņi, piemēram, tur laivaiskiem pakaļ, un tu viņi jau peldēs, bet viņi pat nepeld, viņi tā kā skrien pa to ūdeni, jo viņi tik smagi, ka viņiem nevajag peldēt. Viņi tur līdz 50 km/h var uzraukt. Wow. Viņi jau nav resni, viņiem tas visi muskuļu masa, tas ir common myth, ko cilvēki nesaprot, ka viņi nav resni. Kas ir liktenis? Man iepriekš bija jautājums, vai tu tici liktenim, bet izdomāju pārfrāzēt. Es neticu liktenim, tāpēc es domāju, tas ko tu izdarīsi dzīvē, lai nonāktu līdz tam pēdējiem brīdim. Novērtē savu izskatu 1 līdz 10. 8,5 līdz 9. Vai esi kādreiz kaut ko nozadzis un ko? Protams, mēs taču zagām galeriju centru. Pēdējā lieta, ko es nozagu, bija josta Madrides Primarktā. Man liekas. Vēl kā vismaz viņu? Es viņu pazaudēju. Bet viņa ilgi nesāju. Tas bija pirms kādiem 3 gadiem. Cik tev ir tetovējumi? Jā. Cik? 2. Nu, man ir šī džokers šeit. Man ir šitien tāds abstraktāts. No kā tev ir bail? Augstuma. Krišanas, nevis augstuma. Kandavā esi lecis no 10 metriem? Nē. Tas bija... No 5? Nē, es nenolēcu. Tas bija toreiz arī DSN nometnēs, kas nobijās. Es nenoskrēju. Jo es tajā brīdī nemācēju vēl peldēt. Vai ļoti slikti peldēju, tad es vienkārši nenolēcu. Pat no trīnieka toreiz. Augstākais, ko esmu lecis, ir 5. Nike vai Adidas? Gan jau, ka Nike vēl. Uz kuru veikalu dodies visvairāk? Gan jau, kas nāk Rimī, bet man pie darba. Bet negribās, jo Rimī baigi dārgs kļūs. Rimī jūs skatāties, lūdzu, darat kaut ko lietas labā. Ja tev būtu jāizvēlas, kuru sociālo tīklu tu lietot visu dzīvi? Gan jau, ka Instagram. Tur vairāk izdarīt. Ok, tie bija 50 jautājumi. Ātri. Jā. Not bad. Jā. Ok, mēs esam bišķi parunājuši par Vāciju, kā aizbrauci, kā tev tur gājis. Un visu laiku iepīts basketbols un Ludvigsburgas komanda tālāk. Es nemāku izzināt. Tībingena. Tad tu aizbrauc uz Tībingenu un tas bija tavs apmaksāts uzreiz. Nu, daļai viņi tā kā man nemaksāja tā kā vienkārši algus, bet viņi man atmaksāja uz dzīvošanu, man atmaksāja ļoti daudz ēšanu, tā kā, nu, dzīvojam jau paši savā dzīvoklī visu. Tas bija 18 gados, kas turiem pārvācos, bet kas man tur itīgi pārdeva, tas, ka mani paņēma klāt Bundeslīgas komandai. Respektīvi, tā kā bija kā jaunais spēlētājs, treniņu spēlētājs pie Bundeslīgas, bet spēlēja U19 un 2. komandā tur.
Un tad man likās, tur notrenējos to pirmo vasaru, tīri labi arī ar viņiem, tur trenerim patika. Un tad pirmā spēle U19 likās tik lēna, tā ka tas notrenējos tā kā profesionāļiem, tur džekiem, reāli tur top līga Vācijas, līga vispār Eiropā. Un tur tādiem džekiem notrenējos, trenējos, un tad vienkārši aizēju pirmkārt atletismu ziņā. Es ļoti vēl sāku, es varēju iedankot, bet es nevarēju tā iedankot. Un tā kā tās varbūt varēja pusgadu savas dzīves. Un tas bija tad arī reāli. Mēs tur noeju to visu vasaru, tas 3 dienas brīvs, 4, un mums bija tāds jauns turnīrs ar 19 tur sagatavošanās. Mēs tur iesildāmies, tur džeki, kur vienmēr danko, un es tā kā nekad iesildījos, baigi nedankoju. Es tā kā nogurnis, tā slinki, es domāju, nafīgi. Un es lecu, un es kaut baigi viegli tiek augšā, un es lecu, un es pēkšņi tā esmu tā, līdz elkonim, bet tā, šitā, ka es nekad nebiju tik augstu uzlecis. Un tad arī pirmo danku dabūju tādu ritīgo spēlē, un tad man likās, ka viss tagad būs, es tagad tur močīšu. Ļoti aizgāju, tā kā, galvā es jau biju tur profesionāls, pelnīju 1000, bet es biju tādā ziņā ļoti švaks mentāls, ļoti apvainojos ātri. Šurpu turpu, gāja labāk, gāja sliktāk, un tad es pārāvu potītē. Pirmo reizi izmežģīju potīti, vienīgo reizi izmežģīju potīti dzīvē, un pārāvu visu 3 saites. Lecamai kāja pēc tam, un tad sapratu, ka varbūt arī jāapmācās vēl pēc vidusskolas arī. Tas bija pagad 19 gados, tu pārāvi? 18. 19 sezonā. Pirms play-offiem, bet vidū es pārāvu, un bija kāds 3 mēneši, man bija pauze. Un tā bija mana lecamā kāja. Jūs taisīja operāciju? Es netaisīju, man nevajadzēja operāciju taisīt. Ja man viņš tā kā bija pāraudzis, bet ne tā kā vajag, bet varbūt arī vajadzēja. Man joprojām nav līdz galam tik ļoti kustīga, kā bija pirms tam. Labi, tev viņa nekad nebūs tik kustīga. Zin kā, tā saite viņa pārtrūks, un šodien te jau viņa saukt ir rētaut, viņa rētaut nav baigi elastīga, tāpēc viņa tev spiež. Es vispār, man vajadzēja varbūt bišķīt vairāk arī pieeja, visai terapijai nopietnāk, tad būtu bijis savādāk. Tad pārmācījos laikam no labās, kā es varu stāvēt, laikas no labās, bet tas bija tāds pirmais iepērziens man, kas sapratu, ka varbūt tur ir jāizmācās, tā kā jābeidz arī augstākā izglītība. Bet tu tāpat paliec tie tīpinganā līdz 21. gadam. Jā. Izveseļojies un tu mācies vai spēlē? Es mācījos, gan. Man viņi teica, ka tur tad pabeidz jaunas gads, tam nākamajā atkal, es 3 gadus notrenējos pie tās Bundeslīgas, kā spēlētājs tur, un tu spēlēji vienkārši otrajā komandā, un viņi to apmaksāja dzīvokli, kaut kā tur naudu ņēžināja, tur botas, tur gieru, visu. Tas arī vispār bija šoks, tur atnāca tādu kasteru lietām, vienkārši. Nike vai Adidas? Mums bija Spalding sponsors, gieram, un tad botas bija tur, ko varēja izvēlēties no sporta veikala. Tas vienkārši tur nomodus, tā kā abus divus, un tad es sāku bankā, tā kā, duālās mācības, tā kā strādāju un mācījos bankā vienlaicīgi. Tad jau bija šķiet mazāk to basīti spēlēju tikai otrajā komandā. Es teicu, ka pēc tās pirmās man pajautāja, vai es negribu. Viņam nokrita uz otro līgu. Es teicu, ka laikam nebūs. Ka izglītība spēlēja tikai tajā 4. līgā, kas ir reģionāla līga, mācījos, jau sāku strādāt. Un tad sākās Covid visur pasaulē. Un, kā, man darbs bija, man nebija jāpazaudē, strādājot bankā, tā droši savā ziņā, un baigi nebija ko darīt visu laiku, un es nereāli sāku trenēties. Tā kā brīvajā laikā vienkārši močīs, tur svēru ēdienu, visu dzīves labākajā formā. Tur. Un tad es aizbraucu atvaļinājumā, un tad es sapratu, ka es negribu strādāt, un tad es parakstīju ar aģentu, un tad aizbraucu prom no Vācijas pirms 3 gadiem. Sanāk, tu mācījies, ko tu mācījies? Pabeidzot vidusskolu, mācījies un strādāji bankā. Jā, tā kā banku augstskolas. Un tu pabeidz arī kaut ko? Jā. Un kas tā ir pie izglītība, ko tu pabeidz? Tas nāk augstākā izglītība. Un grāds kāds? 3 gadus. Vienāds ar bakalauru, plus mīnus. Tā kā profesionālis bakalaurs. Bet nosaukums? Banku kaut kāds speciālists. Jā. Ok. Baigi Baņķis. Baigi forši īstenībā dzirdēt, kad bieži vien cilvēki, kad runā par Covid, viņiem tādas negatīvas atsauksmes. Ak, Dievs, es nevaru darīt to, ak, Dievs, es nevaru darīt to. Bet ir kaut kāds, daļa cilvēku, kas tajā laikā saskata iespējas. Man patīk, ka arī tu esi tas un svērt ēdienu. Man nereāli tikai sapņos. Man šīm aizgāja ciet. Tā bija vienīgā reize manā dzīvē, ka man bija rītīgi 6-pak, un es iztījos tā kā rītīgi jaudīgi. Tagad tā vairs nav, jo man patīk uzēst. Tas ir pārāk slinks, lai svērtu ēdienu. Bet vajag saņemties bišķīt vairāk. Bet ne, man tur Covid laikā es nereāli sadnes tajā. Man bija tas mans plāns, man bija tāda forša rutīna.
Un darbā man bija arī viens kolēģis, kurš tā kā arī, viņš tagad ir bodybuilders. Bet mēs kopīgi kaut kā močām, vienkārši no rītiem auzu pārslu taisījām. Darbā mums bija virtuvē auzu pārslu proķi un saldētām ogām, pusdienās vai rīs vai kartupeļi ar vistu vakarā, kaut tunču salāti. Un katru dienu man bija viss sagatavots. Es trešdienās un svētdienās gatavoju. Man bija tā kā, tā bija, tev neko citu nedara. Tu spēlē plēs ar čomiem, tas arī viss. Bet to jau visu darīt var paralēli. Absolūti neko citu nedarīt. Tur, nezinu, 3 mēnešus tur mājās, kad tur trenējos, gāju svarzāli, tā kā bija atkal vaļā svarzāli. Tur forši bijis nopirkt savu gumijas, vienkārši gāju kaut kādiem tur, vienkārši nereāli kačājos. Jā, es biju Covid laikā vislabākajā formā, fiziskajā formā savā dzīvē. Es gan vienā brīdī norāvos, es biju šī sāku pārspīlēt. Tas man arī tāds trends, kas bieži pārspīlēt, tad bija tā, ka es no roommate, es dzīvoju ar 2 citiem džekiem kopā vēl joprojām, jo Vācijā tas tā normāli tajā mācību vecumā. Tas bieži vien norāvos un tur naktī ēdu roommate Nutellu ar karoti. Bet jā, man ne Covid laikā, es saku, protams, introvertējies kaut kā savā ziņā, bet man tā rutīna ļoti labi aizgāja. Bet tagad no tās rutīnas kaut kas maz palicies ir? Ēšanas ziņā man ir vismazāk palicis. Tā kā pati rutīna, man ļoti forši teikt, arī pirms darba eju trenēties, arī uz MyFitness, vai kad tur basīšu treniņu, tādā ziņā tur treniņu rutīna, tā dienas rutīna man ir, man ēšana, tas, kas pieklabo. Tev ir kāds bildes? Es domāju, pēc podcastu. Jā, man ir. Es esmu skatījos, laiks sagruzos. To es gribēju redzēt. Jā, un pēc Covid tu saproti, ka labā formā un... Kas notiek tā, lai parakst līgumu ar aģentu un kur tu nonāci? Nē, bija tā. Bija tas kopīgā, ko tas labā formā. Plus tā sajūta, ka es gribu būt Latvijā ilgāk. Es domāju, es spēlēju basketbalu profesionāls, tur pavasara off-season pavadīt Latvijā. Es domāju, davai. Pirmais bija, ka man bija 3 mēneši pirms jāaiziet no darba, es biju jāiesniedz atlūgums. Tad es iesniedzu un esmu parakstījis. Es meklēju aģentu, ko parakstīt. Bet tu jau sēdi, es nezinu, kas būs. Es, labi, trenējies, visu dari. Parakstīju arī Itāļu aģentu vienu, kurš neko man baigi neatrada. Esmu jau atpakaļ Latvijā, es trenējos te, dzīvoju pie draugiem un gaidu vienkārši, ka būs kaut kas. Nav. Kaut kāds septembra vidus, un tas jau tāds, dirsēja. Tā Kārlis Helmanim, kāds aģents uzrakstīja, ķipa prasīja džeku, viņš ieteica man, es ar viņu sarakstījos. Tagadējos, vēl projām aģents skaitās. Stefans, viņiem bija jauna aģentūra, viņš man parakstīja, un viņš man 2 dienu laikā dabūja dīlu uz Itāliju un uz Spāniju. Es jau gribētu uz Itāliju, tur vairāk maksāja, viņš man teica, varbūt uz Spānijā, tas ir labāks starts punkts. Un tad es oktobrī aizbraucu uz Spāniju, netālu no Malagas uz mazu pilsētu. Anduhāra. Tā viņi neizrunā Spānijā. Anduhāra aizbraucu, jā. Un tas bija... ļoti mazs miests, bet Spānija, man liekas, tur vispār. Es domāju, ja tu neesi iedomīgs vai kaut kā tur sadomājies, tad, ja tu saproti to vienkāršumu, tad tā bija super vieta, kur tu vienkārši tu čilo, tur tos svaigos augļus ēd. Tas man arī bija šoks, ka staigāju ar veikalu, zin kā Latvijā tu iet kāds, mango no Spānijas, skaties tā, un es arī tā pirmās 2 dienas pastos, un tā bija sapratu, es Spānijā, tas ir svaigi. Un jā, tu man bija tā, ka man tur arī restorāns apmaksāts ēdiens, un tur tieši pretī bija tā frutērija. Vienkārši tā kā cilvēki, kur pār, tā kā tirdziņš minī. Un tur vienkārši katru dienu gāja, viņiem ņēma kaut kādus tur tos mango augus, kaut ko tādu. Jā, un tu palēmus to sezonu nospēlēju tikai basi. Spēlēju ļoti daudz plays ar džekiem. Ļoti daudz. Fortnite vai kaut kāds Call of Duty? Mēs Call of Duty, NBA maucām, GTA maucām. Jā, šautauts internacionāliem biznesmeņiem. Mēs joprojām tā grupa ir, mēs joprojām, viņi mauc aktīvāk, kas mazāk, bet tie bija zelta laiki. Jā, nospēlēju īsumā labu sezonu, salīdzinoši pats savu. Tev bija tagad doma, tu brauc uz Spāniju vēl ar to vēlmi, tā kā basketbols kā profesionāls un arī pēc tam? Tajā brīdī man bija tāds jādavai, bot. Un tagad, pamēģināsim, kā būs tīpaši tā kā Spānijā, tur jau, ja tu tur labi nospēli, tur tā kā iekšēji tikt uz augšu ir tīri iespējami, teiksim tā. Un man bija saks nospēlēt labu sezonu, tur bija snāk komandā līderis. Mēs gan ļoti slikti spēlējām, bija ļoti jauna komanda, mēs bijām tā kā 3 ārzemnieki, 4 ārzemnieki,
kur divi ļoti sliktā formā bija, un tad mēs tur vienu džeku divi tā vilkām. Bet jā, pēc sezonas man likās, ka viss tagad močīši, tad arī pirmā vasara atpakaļ Latvijā bija, un tagad trenējos un tusējos. Un jā, bet tad es aizbraucu uz nākamajā sezonā parakstīju Īrijā, pirmajā līgā, kas īstenībā ir... Tā ir tā Kilorglina, jā. Pirmā līga, kas, vietējie tur tā Īrijā tāds ļoti interesanti, ka viņiem ir amerikāņi, tur brauc džeki tādi, no G-līgas. Tur bija tiešām šo sezonu nospēlēja Seventh Woods, es nezinu, atceries, bija tas tāds 14-gadīgais Hoop mixtape džeks, kurš visu tankoja, kurš North Carolina moc. Viņš tagad tur šo sezonu nospēlēja tajā līgā. Viņiem ir nereāli labi amerikāņi, bet vispārējais nav. Un tur kā tur. Bet tad tur es sapratu pēc kaut kādas pirmā mēneša, ka man nav tā diena ir nekāda. Tu par visu to trenējies kaut tās 2 dienas, 3 reizes dienā, to nav ko darīt. Un tad es atradu darbu, kur man uzrunāja. Un tad es attālināt strādāju paralēli basītim. Turpat Īrijā? Nē, Latvijas darbs. Bija vienā tādā software startupā, kā arī kā business developmentā. Teica, ka var attālināt strādāt, tur arī priekšnieks, kurš man tagadējais priekšnieks arī ir arī basketbola entuziasts. Un tad vienkārši viņš tā kā saprata to situāciju, viņš attālināt strādāja tur. Un saka, paralēli māc, gan. Un tad, tad pabeidz sezonu Īrijā, tur jau bija vairāk uz to tavu pusi, ka tāds gribās prom. Bieži brauc arī atpakaļ, bet ka mums bija tā, ka mums bija brīvs weekends, tad mums plēnām bija no svētdienas līdz trešdienai bija brīvs, mums pirmdienas, otrdienas nebija treniņi. Tie brīvprātīgi, es bieži braucu uz Latviju, jo lēti varēja aizlidot. Un tev spēlēt Spānijā, tu teici, ka tu vari staigāt pa tām līgām. Tev nepiedāvāja uzreiz uz augstāku līgu Spānijā? Man piedāvāja 3. Bet tur tas prikals bija tāds, ka 3. viņi maksā salīdzinoši līdzīgi kā 4. jo tur viņi maksā visiem, nevis tikai dažiem. Un tur ir vairāk tāds komandas basketbols, respektīvi, tur tas individuālais tev neizcelsies tik ļoti, kas ir tipa forši basīšu ziņā spēlēt, bet tā kā, priekš tevs personīgi tur būtu var iestrēgt. Un es tajā brīdī domāju, mums gribas vietu, kur tā kā, tad var savu statistiku tā kā pacelt, lai tu individuālisies labi. Tas ir tā realitāte, līdz kaut kādam noteiktam līmenim, es domāju. Tīpaši tajā, kur es kustējos, protams, tur būtu ļoti labs komandas basketbols, bet ja tu gribi kaut kā nopelnīt to naudu, ko tur maksā, tev beigās skatīsies, viņi neskauto tik aktīvi, lai teiktu, ka labi, viņš varbūt met tikai 10 punktus, bet viņš dara to labi, viņi beigās skatīsies, ko te fiziski, uz papīra pienes. Un ar to tas arī to varēja just arī ar citiem ārzemniekiem, ka ķipičom, bet beigās tur nav līdz galam tas mēs esam kopā kā komanda. Bet varbūt arī tieši tas arī traucēja tālāk izsisties. Varbūt, noteikti. Ok, jā, Spānija. Pēc tam, tu aizbrauc uz Īriju arī ar to domu, ka es gribu spēlēt. Un pēc tam, spēlējot Īrijā, atkal tā bišķi pazuda, tas profesionālais. Jā, tur bija tā, ka līmenis cilvēku profesionāli, tā kā, individuāli spēlētāju līmenis daudz augstāks nekā tajā iepriekšējā līgā. Noteikti līmenis augsts, bet tā visa tā tas viss tas komandas process, tur, kur es biju, nebija tik profesionāls, kā gribētos. Mēs bijām ļoti labi spēlētāji, bet treneris darīja to part-time, piemēram, nebija full-time coach. Viņš pa savus darbus normāls bija. Un tur viss piegāja tam visam tā vienkāršāk. Kas ir forši, noteikti, man liekas, ļoti patīkami spēlēt, bet neiet tu ej iekšā ar to mindsetu, ka es gribu uzvarēt, esmu profesionāls. Līdz ar to tur man bija baigā tā problēma, bet cīņa ar sevi, kad tur man jāmoc, bet mēs sūdīgi spēlējam. Un tad, tad arī tas darbs kā ir paralēli, un tad tu jau varbūt neapzināti, bet zemapziņā tu jau saproti, ka tas nebūs līdz galam, jo tu dari 2 lietas paralēli, un tu nekad nevari 2 lietas paralēli darīt vienlīdzīgi labi. Tā kā maksimum no abām izvilkt. Yep. Un tur sezona beidzās, tad es arī skatījos, ko darīt, jo es gribēju tad jau ar draudzenēm braukt prom, ņemt līdzi, jo es negribēju ar to attālināt tās attiecības. Pagad tev draudzene no Latvijas, ja? Jā, man Latvijas. Un Īrijā mums bija attālinātas attiecības. Viņi brauc pie manis, brauc Latviju. Tas skan tik labi attālinātās attiecības. Jā. Tā kā long distance. Jā, long distance, jā. Es nezinu, Latvijas laikam skan attālināt, laikam tas, Jā, jebkurā gadījumā. Un tad... tad es skatījos kaut kāds variants, teicu aģentam, ka labi, bet es gribu tā kā dzīvot ar draudzeni kopā. Un tad man piedāvāja Albas Farmklubs, tas Bernava,
Tā ir Vācija vai? Vācija, tagad, kur pēdējās vietās. Es negribēju atpakaļ braukt uz Vāciju. Es domāju, spēlēt basketbolu, pats ļaušu pa pasauli, redzēju šādas vietas. Bet man tā pilsonība tomēr Vācijā pavēra labas durvis labā līgā. Tajā Pro B, kur es nāku 3. pēc spēku Vācijas līgas, teiktu, kā, tāds viduvējs LBL līmenis. Teiktu, protams, ne labākās komandas, bet tās, es teiktu, viduvēji tur, piemēram, Ķilps arī spēlēja tur gadu pirms. Un es aizbraucu turien, tur profesionāli, nereāli, Albas Berlīnas fērmklubs, mēs trenējāmies gan tur, gan mūsu pilsētā, bet tā kā pa lielu mēs tie Albas treniņu zālē, pirms trenējas jaunieši, pēc trenējas lieli, Alba, viss, ko tu var iedomāties, dakteri, fizioterapeiti, treneri, viss, ko tu gribi, to visiem var runāt, visu darīt. Ļoti profesionāli tam visam piegāja, bet arī super jauna komanda, kur Džeki ir tāda kā 18 gadīgi, vienkārši nereāli talanti. Un tā, ka es domāju, tur noteikti būs kaut kāds labs Eiropas līmeņa Džeki, noteikti. Un, mani paņēma kā varbūt tādu vecāku, es biju vecākais komandā tajā brīdī, un kaut kā netika, neuzsākām kā gribējām, noteikti bija spiediens, varēja just arī trenerim, jo viņam bija pēdējais gads pirms līguma, un viņam iepriekš sezona bija ļoti labi, bet aizgāja visi vietējie, kas gados viņi aizgāja, līdz ar to viņiem ļoti paļāvās uz mums, un ka mēs tos jaunos pavilkam. Mēs uzsākām pre-season ļoti labi, sezonu uzsākām 1-3, un tad vienkārši treneris palaida visus ārzemniekus, man ieskaitot. Un jā, tu atbraucam atpakaļ, kaut ko skatījos, braukt, nebraukt. Tas sanāk iepriekšējais gads tieši 23, 24 sezonu. Jā, šo sezonu sanāk. Jā. Un tad tas bija līdz kaut kādam oktobra beigām. Tad atbrauc atpakaļ. Protams, viss sūdīgi. Domāju, kur nāca kaut kādi piedāvājumi, bet tā kā ne līdz galam. Un tas pats nevarēja saprast, ko es gribu. Un tad vienā brīdī sapratu, ka jau varbūt jāmet miers, un tad mans iepriekšējais priekšnieks piedāvāja savā tagadējā darbā strādāt, kur es esmu. Un jā, tu sapratu, ka laikam jāatkāpjas no tā profesionāla basketbola. Un tagad tā izstāsta, ka laikam met mierā. Tad arī pirmo reizi sāk spēlēt tā kā prieka pēc, ko mēs jau pirms tam bišķi parunājām, ka es tā padomāju, tagad tu spēlēji tajā entuziastu līgā, ka es 12 gadus nebiju basketbolu spēlējis, tāpēc, ka vienkārši gribēju spēlēt. Es vienmēr spēlēju, tā kā man kāds par to maksā, vai tā kā, kāds profesionāls, vai tu gribi izsties. Es tagad spēlēju tīri prieka pēc, un tur pilnīgi cits sajūts. Jā, īstenībā. Labs stāsts. Ļoti patīk. Bet noteikti bija tā quarter-life crisis, tā padomā, zin kā, tas brīdis, kad tevi tā kā atlaiž, bet finansiāli tas tev viss ok, jo tev izpērk, līdz ar to tu izmaksā uz priekšu. Finansiāli viss bija tā kā ok. Bet tas brīdis, kad tu tā kā sēdi, ka tevi atlaidi bez mazai, un tu nekā nezini, ko darīt tālāk. Vai tomēr spēlēt, kad tu saproti, ka ilgtermiņā tāpat es neesmu tik labs, lai es no tā dzīvotu. Vai tomēr ko jaunu, un tad ļoti raustījos šurp turp, līdz tad kaut kāds 2-3 mēnešus raustījos, trenējos, gaidīju, ka sapratu, ka nav ko. Tu vari teikt, ka tev basketbols ir tā kā sirds lieta? Jā, es jau tagad, tas jau Tu reāli patīk? Jā, es jau tā kā, es entuziastos spēlēju, es getiņā spēlēju. Man reāli patīk spēlēt vēl joprojām, man nav nevis to sabojājis. Ir tīpaši tagad, ka es to daru arī viens pusī, fiziskā aspekta, vienkārši, ka tev kādā, man liekas, ļoti svarīgi, vai kaut kādu sportu, tas vienkārši savādāk, tu nevari normāli funkcionēt, ja nenodarbojies sportu. Un vienkārši tas man ļoti patīk to vēl projām darīt, es kāju pick-upus skriet 2 reizes nedēļā, 3 nedēļā ar kaut kādiem džekiem, kurus tikai laika gaitā iepazinu. Tā kā, man ļoti patīk vēl, protams, arī noteikti nākamot spēlēšu tepat Latvijā, kaut kur Tu uz LBL 2 plāno? Es domāju, ka jā, tā lai ir kaut kāds arī, jo tu pirmkārt atmosfēra ļoti forša, man patīk spēlēt atmosfērās labās, un es domāju, noteikti spēlēšu atkal tos pašos entuziastos ar apsardzi, visticamāk, ja mums kolektīvs nepajuks. Jā, tu kaut kur LBL 2 spēlēs tā, ka es domāju, tu tik un tā uz pilnu jaudu maukstās 2 spēles nedēļā, un kamēr patiks, tikmēr darīšu. Jā, ja es vēl turpinātu spēlēt basketbolu, es tev teiktu, jau tiekamies nākamo sezonu. Man ar basketbolu sanāca pēdējā septembrī, pēc septembra pateicu visu tā. Kāpēc tā izgāja? Nebija manējais. Nebija vairāk. Zin kā, ja tu saliec prioritātes, tāds, kurš domā, kas tev prioritātes, un tad tu paņem laiku reāli, cik laiku tu velti katrai lietai, tad īstenībā tās reālās prioritātes. Man tās, kuras es iedomājos prioritātes, neatbild reālajām prioritātēm. Un tad, tā kā tu teici, ja tu koncentrējies uz 2 lietām, tu nevari viņas abas divas izdarīt.
Nu, un aizgāju gan no dejošanas, tautu dejas dejoju 5 gadus, arī dziesmas svētkos, tas bija super. Un basketbols arī. Nu, basketbols reāli mums RSU bija 6 reizes nedēļā treniņi. Tie ir apmēram 3 stundas dienā. Papildus sestdienas svētdien ir kaut kāds izbraukums, kas ir kaut kāds vēl 10 stundas. Nu, šausmīgi daudz laiks. Ne, tas par daudz, tos arī vairs nedarītu. Es labprāt aizēju tur 2 reizes nedēļā, kur vakarā vai treniņš, vai tas vienkārši tiešām treniņš komanda, vai vienkārši jūs savācaties pusotru stundu džeki skrienot. To es noteikti gribu darīt vēl joprojām, tas spēles kaut vai 2 weekendā. Bet ne kaut kā tie 6 treniņi nopietnē, tas neietver roku rokā. No jaunam būtam 57, 18 gadu, ja tev vēl ir tas mērķis, kļūt par basketbolistu, super. Ok. Ļoti interesanti īstenībā. Beidzot, es uzzinu par tevi vairāk nekā. Un pie pēdējās daļas es sagatavoju pāris jautājumus, par cik šis ir ietekmes spēks. Pirmais jautājums ir, kas vai kurš ir atstājis uz tevi pozitīvu ietekmi? Man ir viena specifiska atmiņa no mana trenera vārda Ludvigsburgā. Man bija pirmos 2 gadus man bija tas pols, kurš nemācēja runāt, un tad man bija amerikānis. Un amerikānis viņš bija tāds ritīgi, tu pats zini, viņi ir tā ļoti hard work cilvēki. Un es viņam nepatiku, jo es nācu ārā no 16 pie viņa uz 19, un es biju tas klasiskais, es zināju, ka esmu labs, bet es nestrādāju daudz. Es biju iedomīgs, trenējos, tikai es trenējos, un tad es gāju, kad vasara, un bija tie laiki pēc, un viņš nāca uz zāli katru reizi, un arī es mētāju, bet viņš man netrenējās neko, viņš vienkārši sēdēja, kad pirmās 2 nedēļas. Viņš reiz man atnāca, okay, do you want to work? Jā, maucam. Tad viņš man ritīgi paņēma priekšā kāds 3 nedēļas, viens uz viens tur. Viņš paņēma pusotru stundu pēc skolas, viņš ok, davai pēc 2 stundām svarzālē, ok, cītu night. Un tā viņš man nomučīja 3 nedēļas no vietas. Un es maucu līdzi, man gribējās, man patika. Un tad es vienu vakaru treniņu palūdzu, es neiet, un čoms uzlies dzimšanas neko ko, viņš teica, tur fine. Bet it's the only time, un viņš pateica, es tev tās 3 nedēļas nebūtu trenējis, nekad nebūtu pie manis spēlējis. Tas man ļoti iemācīja to attieksmi par darbu, cik nopietnam visam jāpieiet. Es nekad viņš man reāli, viņš bija maziņš, viņš bija 73 džeks, bet spēlēja D1. Nereāls kauls veids. Un viņš jau pienāk klāt pasaka, tāda kā attieksme tev bija pirms tam, nekad dzīvē, tu pie manis nespēlētu 19. Tas, ka tajā vasarā tās 3 mēneši un paņem priek, tas man noteikti ļoti. Tas tāds pirmais, kas iedomā. Protams, ļoti daudz cilvēkiem dažādas ietekmes, bet tas tāds tieši tā kā varbūt to basketbolu, kas arī pāriet visā citāk, bet kurus iemācījos vienkārši to, ka ir jāmauc, ka nav variantu. Ļoti atgādina tas iepriekš, ko tu teici, ka tu notrenējies pie tās augstākās komandas un visos ar ātriem džekiem pēc tam atnāca un iedankoja. Jā. Tas jau es jau nekad, ja nebūtu bijis tā saruna 15, 16 gados to treneru, es nekad dzīvē nebūtu ticis līdz tai Bundeslīgas, jo tas bija tas brīdis, kad es arī bija šī vairāk izsitos, pacēlos, ka es tiešām esmu no labākajām komandām, nevis tā vienkārši viens no daudziem. Jo vienkārši es sapratu, ka man augums bija, man atletisms varbūt man nav līdz galam tāds, kāds vajadzētu būt, tas man pietrūka, un man labs metiens, bet vajadzēja to visu apvienot ar darbu, kas man tiešām arī palīdzēja. Un tad es ievēroju, ka, ja es netrenēju daudz, es neesmu tik labāks par citiem, bet ja es trenējos, tad es esmu labāks. Hard work beats talent. Jā, es ievēroju, ka es nebiju tik labs kā tur top džeki, bet ja es trenējos tik daudz, kā mums deva treneris, varēju viņiem turēt līdzi. Ļoti laba atziņa. Te ir vēl viens jautājums. Kas ir lielākā kļūda, ko tu esi pieļāvis, kurai visgrūtāk bija piedot pašam sev? Labs jautājums. Tas ir labs jautājums. Lielākā kļūda, ko esmu pieļāvis. Es nezinu, grūti sev piedot. Man nenāk nekas prātā uz pirmo pusi. Es domāju, ka beigās no kļūdām jāmācās. Tur, kā ir, tā ir. Zini kā, ja tu pieļauj kļūdu, visticamāk, tāds bēdīgs, dusmīgs, bet pēc tam tu sāc saprast to kļūdu un beigās tā īstenībā iedeva kaut kādu mācību. Un tas periods līdz dusmām, bēdīgumam, līdz tai sapratnē, tas laiks, kad tu ķipa piedod sev. Yeah. Es te nevarēšu sitienu pateikt. Man tiešām nekas nāks prātā, bet tas ir labs jautājums. Bet beigās varbūt kaut kāda sev vienkārši. Es varbūt tajā piedošanas brīdī, ka vienkārši tā overtinkošana, man liekas, in general. Varbūt iet roku rokā, varbūt ne ar to jautājumu, bet man liekas tā overtinkošana par lietām, kuras nevar ietekmēt, tas man liekas ļoti ir tāds,
ir neko darīt. Tu vari kaut ko darīt tagad šajā brīdī par to, jā, izdari, ja nē, tad nedari, viss. Varbūt kaut kas uz to pusi, bet jā, kaut specifisks man nenāk prātā. Mūžīgais treniņš ar to overthinkošanu. Jā, un noteikti. Tām lietām, kuras tu vari ietekmēt, kuras tu nevari. Kas vai kurš ir tevi ietekmējis negatīvi? Nē, bija tas brīdis, varbūt, kad 11, 12 gados, kad tur tā tusēšana aizgāja, tur vairāk es negribu nekādas vārdas. 11, 12 gados? Zaļmatniekos 5. klasē, ka mēs tur centri. Jā. Es neteikšu, ka negatīvi ietekmēja, bet varbūt tas bija tāds brīdis, ka es, protams, ļoti ātri tiku arī ārā, kas aizgāja nomainīt skolu tieši tajā brīdī, bet varbūt tas būtu bijis, ja būtu ilgāk pa to ceļu aizgājis, varbūt nebūtu bijis tik forši. Es pieļauju, ka tas varbūt nebija tāds pozitīvi ietekmējušākais laiks manā dzīvē. Bet labi, ka vienmēr bija basketbols, kas tomēr... Jā, es domāju, ja es nespēlēju basketbolu, tas nebūtu... tas nebūtu ticis pirmkārt uz Vāciju, tāda normāla apstākļa. Tas bez basketbola tas ir bail iedomāties, cik cilvēks arī pazīst tikai basketbolu dēļ. Arī mans tagadējais darbs, kur man noteikti spēlē par roku tas, ka esmu spēlējis basketbolu, jo mums kaut vienlādzīga domāšana ļoti daudz arī tagad biznesa pasaulē cilvēki saprot, ka tāds komandas sports, visas tās lietas, ko tu iemācies, īpaši spēlēt to kaut augstā līmenī, tas ļoti iet roku rokā. Tā strādāšana, tā savu kļūdu, mācīšanās no kļūdām, to jau tu neiemācīsies vienkārši ejot skolā, kādā zīmēšanas pulciņā. Nekas pēc cilvēkiem, kur iet uz zīmēšanas pulciņu, kur patīk zīmēt, bet tā kā sportā tu, man liekas, ļoti iemācies tādā foršā veidā, kā strādāt komandā, kā mācīties no kļūdām, kā ātri reaģēt uz lietām. Pārredzēt laukumu, vai arī tur, piemēram, tu izsako sūdīgi nekas, nākamā lieta. Un tas ļoti iet roku rokā. Un es arī jūtu, piemēram, mums arī ļoti, tagad mums darba komandā ir mans priekšnieks, kurš ir ļoti sporta entuziasts, kas nekad nav spēlējis augstā līmenī, bet viņam patīk, viņš to dara. Tad es kā izbijis profesionāls, un mums vēl viens kolēģis, kurš spēlē profesionāli amerikāņu futbolu. Viņi ļoti es redzu, ka cilvēki tiek novērtēti ar sporta background. Jo ļoti bieži tas pēc karjeras parāda ļoti daudz labus aspektus, ka varbūt ja tur neesi teorijā, varbūt tik labs tur zināšanās, bet tās lietas, ko tu paņem no sporta, tās beigās nevar vairs iemācīt nevienam. Īstenībā mani draugi arī tagad ir tādi, ar kuri var just, ka tu runā ar cilvēku, kurš ir nodarbojies ar komandas sporta veidu, un var just, ka vienkārši... Ļoti var redzēt. Tā kā, tādi šauri domājoši, bet ne visi, protams. Jā, un tad pēdējais jautājums ir tāds, ja tu pēkšņi pazustu un varētu atstāt aiz sevis 3 galvenās vērtības atziņas citiem cilvēkiem, kādas tās būtu? Kaut ko dari ritīgi, es domāju, tas vietā to hard work lietu roku rokā. Tas noteikti kaut kas, ko es vēl projām pats līdz galam, es nevaru teikt, ka katru reizi močī kā var, katram uznāk tie vājumi brīži, bet viņiem jāteik vaļā, bet es domāju, ja tu dari kārtīgi un tu būs labi, noteikti nevajag ko pārdomāt, overthinkot, tas ir, kā ir, tā ir. Un varbūt nevajag tik ļoti iespējami, ko citi par tevi domā. Arī agrāk noteikti ļoti liela lieta man, bet tagad pēdējo kaut pāris gadu laikā esmu ievērojis, ka beigās arī ar to overthinkošanu, kad domā, ko citi par tevi domā, tu neesi tik svarīgs. Katrs domā tieši to pašu, kad tev kāds nāk virsū un kā Dievs, ko viņi par mani domās, bet viņi domā tieši to pašu par sevi. Es domāju, ja tu kaut kā tādu domāji, tam visam vairāk pieeja, tad tas ļoti atvieglo ikdienu. Man ļoti patīk, ka tu teici par hard work, bet ka pašam vēl tas pietrūks. Man liekas, nezinu, vai tu klausies, bet iepriekšējā podkāstā runāja par skilliem, to pašu uzticību vai hard work un kas, ka tie ir skilli, ko tu principā nevari sasniegt to pašu galamērķi. Tu vienmēr vari tiekties. Protams, ar hard work būs tā, ka sanāk, nesanāk, bet ja tu konstanti turpini censties, tas ceļš tā kaut kā ilgtermiņā iet uz augšu. Jā, noteikti. Bet ir uznāk brīži, kad es arī pats ļoti noslinkoju, ka tur telefonā pasēžu darba laikā. Tas nāk klāt, tas nav labi, tas noteikti jāizzina ārā, bet tā kā es domāju, ja kāds to klausās, tad tas visiem tā ir. Galvenais vajag pat saprast, ka to nevajadzēja, ka tu to saproti, ka tas nav labi un ka tu mēģini to labot, tas jau ir galvenais. Atzīt arī, kad noslinko. Jep. Cik mums ir laiks? Es tikko atcerējos. Tev vēl ir laiks. Man ir vēl. Super. Es tikko atcerējos par to, kad apsolīju
pēdējā daļā. Jā. Tavs jaunais hobijs. Tu atsūtīji, es aizmirsu, kā sauca. Ivars Launaks. Ivars Launaks. Tāpēc arī tas restorāns bija Launaka piedzīvojums. Tagad savākās kopā. Ivars Launaks, TikTokā profils, kurā tu vērtē pizzas, gan Lucalsalā, gan, kā bija tas, kur tā maliņa bija tāda piepūtuša? Raimone? Jā, tas ir, arī man aizmirsu, Rione, jā. Īstenībā man tur garšoja pizzas. Un bieži diviem video bija, es novērtēju uz 7,3. Tas man ļoti patikās. Kā tu vari noteikt, ka pizza ir nevis 7,4 vai 7,2, bet 7,3? Tas jau varbūt ir kaut kāds arī joka aspekts, bet nē, vispār, kāpēc es sāku pizzu to taisīt, ir vienkārši man nereāli pizza garšoja. Kādu sāk ēd, un ir tāds viens džeks, tāds Davis Portnoys Amerikā, kurš uztaisīs to Barstool Sports. Super slavens džeks, tas ir viņa platforma, viena no lielākajām sociālo tīklu platformu vispār Amerikā. Un viņš to dara, viņš staigā pa Ameriku, viņš meklē labāko pizzu. Un es domāju, kāpēc man patīk runāt, gribējās runāt kameras priekšā, iemācies arī to. Un tad mēs ar draudzēm vienkārši vienreiz nofilmēju, pirmo Lulu pizzā nofilmēju to video, kā es to taisu. Un tad es katru reizi kā mācos klāt kaut ko vērtēt, bet tajā vērtēšanā tieši, man ir kaut kādi tie mani aspekti galvā, ko es tā kā, kad es ēdu to pizzu, ko es gribu sajust. Tāpēc, bet tas komats kaut kas, tas ir pēc sajūtām. Beigās visas pizzas ir labi. Es neesmu ēdis pizzu, kur tu nevar apēst līdz galam. Tas, ja kādam tā ir bijis, tā ir melošana, jo pizza tur ir mīkla, tauki un siers, tas visiem iet iekšā. Dažiem labāk, bet tas viss garšo labi, līdz ar to tur nebūs sūdīgs vērtējums pizzai. Vienkārši tad, tur kaut kāds tās manas detaļas, ko esmu izdomājis galvā. Ko es tieši vērtēju. Jā, es atceros, tev bija asumiņš, siers. Man bija siera daudzums, mīkla, cik resna mala un cik raukšķīga mīkla un mērci kāda ir. Tie ir trīs, tāpēc arī tikai sierpīts tajos video, jo beigās tāda kā sierpīts tajā vietā, tāda ticamāk būs arī visas pārējās, jo, protams, tur uzkrautīs kaut ko virsū, bet ja tu pagājuši tikai to sierpīts, tas jau tāds labs pamats. Manuprāt, arī tu, ēdot un tieši domājot par to, tu vairāk piedomā un, izjūti ēdienu vairāk. Ka tev nav tā, ka vai aprīš vienkārši pizzu. Jā, noteikti. Bet lielākā problēma ir, es pirms pāris nedēļām uztaisīju savu ēdienu nepanesamības testu, un es absolūti nedrīkst ēst piena produktus. Man jau ilgi vēders sāpēja, un es domāju, no miltiem sākumā. Bet es izrādās, man tas uz piena produktiem, kas tagad višķīt tā kā nevar tik bieži ēst to pizzu, vienkārši man sāpes tam vēders. Un tā ļoti grūti atsist tādas lietas, kas piena produktus garšo. Bet vienkārši es zinu, ka man tas vēders pēc tam sāpēs. Bet tik un tā būs jātaisīt tie video. Jāmaksā par kaut ko. Jā. Gribās bišķīt biežāk, bet tomēr, ka mēs abi draudzeni full-time darbu strādājam, pilns slodzi, nav laika atrast, kā es vienkārši pizzu apēst. Jo, ja es darbdienā ēdīšu pizzu, to otrdienas pusē es nevarēšu pastrādāt absolūti nekādīgi. Bet jāaiziet uzfilmēt jauns video. Man ļoti patīk vispār tās radošās darbības un super, ka tu to sāki. Jā, ja kāds klausās, ja kāds ir ticis līdz šim, tad ir vēlreiz kāda nosaukums? Ivars Launaks. Ivars Launaks. Jā, iemācījos tad ielikt video. Un vēl pēdējais jautājums. Kur tevi var atrast sociālajos tīklos? Es domāju, tur, kur vērts man seko, es domāju, tikai tas Ivars Launaks. Protams, Instagramā man ir uzvārds mans uzvārds Skaistlauks, bet tur es neesmu vairs tik aktīvs kā agrāk. Jā. Labi. Paldies tev, Aksel. Paldies klausītāji. Un 12. epizode ietekmes spēkā šodien beidzās. Čau.